dublis 5. Tātad braucam krustojumā pa labi. Tad labais malējais stāvoklis. Šeit nav sazīmētas uz asfaltu, vismaz šobrīd nav sazīmētas stāvvietu līnijas. Labais malējais stāvoklis ir šeit. Šī vietā mēs atceramies, mēs no galvenā ceļa griežamies pa labi. Mums ir jādod ceļš tikai gājējiem, kas šķērso brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Paskatāmies labā spogulī, gājējs mēs redzam, mums ir jāpārliecinās, ka šie gājēji, kundze stāv, viņai ir jāsaprot, ka viņai jāiet pāri. Ja? Mēs dodam ceļu gājējiem, un tikai tad mēs griežamies pa labi. Atceramies, nogriežoties, un te vēl uzreiz paņemam vēl vienu krustojumu klāt krustojumā pa labi. Šeit eksāmenā ļoti būtiski ir paskatīties, kur mēs braucam, un ļoti būtiski ir eksāmenā iebraukt savā pusē. Nebraukt uzreiz pretējā pusē, bet iebraucam savā pusē aiz šīs mašīnas, un tagad jau pārkārtojamies nedaudz pa kreisi un skatāmies, vai pretī nav mašīna.